sveiki GoSmart 2013 konferences apmeklētāji. Šoreiz mēs esam gaisa atšķirībā no pagājušā gada online. Es varbūt varētu iesākt arī ar to vēsturisko ieskatu, kāpēc mēs šo darām un kāds visam tam mērķis ir. Mēs esam GoAffiliate partneru programmu tīkla pārstāvji, kam mērķis ir arī izglītot partnerus, gan esošos, gan potenciālos, protams, ar domu attīstīt partneru mārketingu kā tādu, lai partneri ir gudrāki, izglītotāki un zina vairāk metodus, ko izmantot savā darbībā. Un konferenci mēs rīkojām šogad online tāpēc, lai tā būtu vairāk sasniedzama, jo pagājušajā gada februārī mums bija zem eLive branda, konference eLive GoAffiliate. Un to mēs rīkojām telpā, vienā augstskolā. Un interesi bija ļoti liela, bet tajā pašā laikā daudzi arī jautāja, kāpēc ir offline, kāpēc ir konference par internetu mārketingu, par affiliate mārketingu lietām, bet viņi nav redzami online. Tad mums tā uzreiz radās arī ideja, kad īstenībā, kāpēc gan ne, mēs varētu izdarīt to tiešsaistē online. Un tā ideja dzima un ideja arī attīstījās. Līdz ar to šodien arī esam online. Un kā tad šodien tas viss notiks? Konference sadalīta divās daļās. Tas, ko jūs tagad skatieties, tā ir tā saucamā GoSmart 2013 GoStart sesija. Un šī sesija paredzēta vairāk tādiem partneriem, varbūt, kas vēl nav pat partneri, bet tādiem topošiem partneriem, kas vēlas apgūt, vispār saprast, kas ir partneru mārketings, kā izmantot partneru mārketinga rīkus, kas vispār ir šie rīki, kā var nopelnīt kaut ko ar partneru mārketingu un kā tas šobrīd notiek Latvijā, lai gūtu kaut kādu iedvesmu. Paralēlā sesija, otrā sesija, uz ko arī jūs saņēmāt saites, ir tā saucamā GoPro sesija. Tas nebūtu nenozīmē, ka tā ir tikai tādiem baigiem profesionāļiem, bet šī sesija vairāk paredzēta, protams, gan tiem, kas jau ir, kas jūtās profesionāļi, bet arī tiem, kas jau ir apguvuši pamatlietas. Jo tur nebūs, teiksim, tāda termina, kas ir SEO, vai kas ir e-pasta mārketings, vai vispār kas ir partneru mārketings. Tur jau ies tāda padziļinātāka informācija, kā attīstīt to, ko es jau aptuveni tādā pamatlīmenī zinu. Tātad tā mums sadalās tās sesijas konferences. Kas varētu būt noderīgs un kas būtu jāzina vai jāsaprot skatoties konferenci? Pirmkārt, mēs sākam tagad 10 un turpinām ar prezentācijām līdz pat 5. Aptuveni 5. Mums pa vidu ir tāds pusdienas pārtraukums, lai arī neesam uz vietas, katrs var darīt, ko grib, aiziet uz toaletu pačurāt, aiziet pēc sviestmaizes, vēl kaut ko. Bet tomēr nosēdēt arī, ja kāds tomēr grib noskatīties pilnīgi visas prezentācijas un nosēdēt pie datora, 7 stundas ir diezgan grūti, tāpēc mēs izdomājam arī to 1 stundas pārtraukumu. Un šis pārtraukums mums būs tad no pulkstens, ja nemaldos, tad 1 līdz 2. Ja? Tā aptuveni tā bija. Un tad kā norisināsies prezentācijas, tad sāks runāt pirmais lektors, tas būšu es, es runāšu aptuveni 30 minūtes, jums ir iespēja uzdot jautājumus. To var izdarīt, kā jūs saņēmāt e-pastā, uzdodot jautājumus gan Twitterī, izmantojot hashtags, tad mēs noķersim tos jautājumus. Vai arī var tepat apakšā YouTube kanālā komentāros rakstīt visu, kas jums uz sirds un kas sāp. Un uzdodiet jebkādus jautājumus. Un it sevišķi šajā sesijā, kas ir GoStart sesija, pilnīgi jebkāds, kas varbūt pat liekas
pats muļķīgākais jautājums, uzdodiet droši, nekautrējieties, mēs atbildēsim un mēģināsim atbildēt uz jebkuru jautājumu. Pēc prezentācijas ir aptuveni paredzētas 10-15 minūtes, lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Un katrs lektors centīsies atbildēt uz tiem prezentācijai atbilstošiem jautājumiem. Bet mēs tāpat vāksim jautājumus arī visas konferences sesijas laikā, un 5:00 mums ir paredzēts tāda brīvā diskusija, kas ilgs tik ilgi, viņi paredzētu stundu līdz 6, bet kas ilgs tik ilgi, kamēr mēs atbildēsim uz visiem neatbildētiem jautājumiem. Protams, ja tāda būs tik daudz, kad arī pēc 5:30 mēs netiksim galā, tad mums ir plānots apkopot jautājumus un apkopošā veidā publicēt viņu blogā, un tad jums nosūtīsim saiti uz šo blogu ierakstu, un jūs varēsiet izlasīt šos jautājumus ar visu publiku. Tāda lūk ir šī kārtība. Un programmu jūs jau redzējāt, par ko mēs runāsim un kas ir tēmas. Lektori varētu būt jums pārsteigumi, bet ko es gribu pateikt par lektoriem, kad lektori visi, kas runās, ir pilnīgi noteikti saprot, kas ir partneru mārketings, un ne tikai saprot, bet arī ir paši darījuši un dara joprojām. Arī es esmu tas, kas ir ar to nodarbojies un ļoti labi zinu to partneru sāli, to partneru darbu. Bet no otras puses mēs arī esam šeit tagad kā partneru programmu tīklu GoAffiliate vadītāji, menedžeri, un strādājām ar kampaņām, ar partneriem, un mēs ļoti labi redzam arī to, kā partneri strādā, kurš risinājums strādā labāk, kurš varbūt mazāk labāk, un nešaubīgi mums ir tāda ļoti, ļoti skaidra vīzija, ko vajadzētu arī jums stāstīt. Tālūk. Principā, es domāju, ka es visu svarīgāko izstāstu.